Nedaudz ir žēl sevis. Man ir karstvīns, man ir mandarīni. Kā viņš saucās? Tūlīt saglabāt veselo saprātu? Tad nē, tā tas nestrādā. Daudz jautājumu, kā veicas tur mājas būvniecība. Labrīt, būšu ar jums pavisam atklāta un uzreiz pateikšu, ka es esmu tāda sabēdājusies, jo šodien ir tā diena, kad man nedaudz ir žēl sevis, jo es netieku ar visu galā un tikko vēl bija situācija, ka vīrs ar Markusu aizbrauc pie friziera un es ar Emīliju paliku mājās un es vienkārši skatos visapkārt. Visapkārt ir bārdaks, visapkārt ir nenovākti trauki, nenovāktas drēbes. Un jā, rezultātā es skrienu kā sasvilusi vista, lai visu to sakārtotu. Tikai tāpēc, lai pēc kāda brītiņa viņi atgrieztos mājās un no jauna atkal uztaisītu bārdaku. Ir sajūta, ka mans darbs netiek novērtēts un es visu to daru reāli veltīgi. Tāpēc jā, man šodien no rīta ir nedaudz sevi žēl, jo es tiešām pēdējo stundu pavadīju kārtojot māju, un vistrakākais ir tas, piemēram, ja es kārtoju māju, tad, kad mēs visi esam mājās, ja es sakārtoju vienu galu un aizēju uz dzīvokļu otru galu, un pēc 10 minūtēm atgriežos 15, tur jau atkal ir nekārtība, tāpēc jā. Man šodien ir sevi žēl, jo es vienkārši netieku galā ar lietām, un Ziemassvētki ir parīt, un man gribētos sagaidīt Ziemassvētkus tīrā un kārtīgā vidē, bet es nezinu, vai tas ir iespējams, jā. Tiklīdz es sakārtoju visu un viss ir kārtīgs, atkal ir bārdaks mājās. Es zinu, ka mans lielākais mīnus ir tāds, ka es vannas istabā taisoties nenovācu visu aiz sevis, un bieži vien es atstāju kosmētiku ārā uz virsmas, bet te ir tā atšķirība, ka visu šo bārdaku, ko es pati uzstāju, es arī pati savācu, bet vīrs ar Markusu, viņi nevācēja sevis. Un jā. Uzkrāsojos, un jāsaka jau vien kā ir, ka es jūtos daudz labāk, un mans garstāvoklis ir uzlabojies, un viss vairs nešķiet tik slikti, kā tas bija pusstundu atpakaļ, lai gan jā, te, kad es beidzu ar jums runāt, es izgāzu kafiju pa visu grīdu. Tā kā jā, šodien noteikti laikam nav mana diena, bet es centīšos to tā neuztvert. Es centīšos noskaņot sevi pozitīvi, viss būs labi. Jā, es brīnos par to, ka man šorīt ir balss, jo vakarā ap 10:30, tad, kad es sāku rediģēt video, un abi bērni jau gulēja, un mēs kaut ko runājāmies ar vīru. Man pilnīgi sāka krist balss ciet, un man likās, ka šodien pamodīšos bez balss. Balss viennozīmīgi ir savādāka nekā parasti, bet jā, vismaz man viņa ir. Un es domāju, kā es filmēšu vlogmusu, ja man nav balss.
Tā kā jā, dotajā brīdī mēs dzīvojamies ar mazo smalkmaizīti, gaidām puišus mājās, un tālākais plāns ir doties pie vīrmātes, izpušķot eglīti, jo viņai vēl nav izpušķot eglīti. Markus ļoti gribēja piedalīties šajā procesā, tā kā jā, brauksim izpušķot eglīti, un pirms mēs brauksim pie vīrmātes, es noteikti gribu izbraukt cauri pakumātam, jo man ir atnācis mans sūtījums no Kosa. Es jau necerēju, ka man viņš atnāks līdz Ziemassvētkiem, bet jā, šodien atnāca ziņa, ka paciņa ir pakumātā. Jā, atnāca ziņa, ka paciņa ir pakumātā, līdz ar to es esmu 99,9% pārliecināta, ka tā ir paciņa no Kosa. Šī ir tā lietiņa, pie kuras man viennozīmīgi ir vēl jāpierod. Es gandrīz vienmēr aizmirstu, ka labāka skaņa šai kamerai ierakstās tad, ja ir mikrofons, kas ir loģiski, jo šī kamera, starp citu, nevis kamera, bet šis te mikrofoniņš nāca komplektā, kas ir vispār super, manuprāt, forši. Mēs atbraucām atpakaļ mājās kādu brītiņu atpakaļ, gāja forši, izrotājām egli. Markus ir tāds malacis, viņš principā viens pats izdekorēja visu egli, un ja sākumā man likās, ka būs kišmiša ar rozīnēm, tad beigās sanāca tīri skaisti, bet mēs esam atpakaļ mājās, un es zinu, ka es visu vlogmasu solu, ka es atbildēšu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, ko jūs man uzdevāt Instagramā, un tā ir 23. decembris, un es to vēl joprojām neesmu izdarījusi, bet labāk vēlu nekā nekad, tāpēc man ir karstvīns, man ir mandarīni, kamēr Markus viņš spēlēs ar tēti un Emīlija Čuči. Es domāju, ka es atbildēšu uz tādiem kā populārākiem jautājumiem. Es uztaisīju screenshotus no jūsu uzdotajiem jautājumiem. Es domāju, ka es atbildēšu sākšu ar visvecākajiem jautājumiem, ko jūs man uzdevāt, un es zinu, ka jums bija pāris jautājumi par Tallinu. Es zinu, ka it kā Ziemassvētku laiks iet uz beigām, bet tajā pašā laikā varbūt jūs plānojat doties uz Tallinu uzreiz pēc Ziemassvētkiem vai svinēt jauno gadu vai uzreiz pēc jaunā gada, tad varbūt jums šī informācija būs aktuāla. Un es atbildēšu uz diviem tādiem vispopulārākajiem jautājumiem. Pirmkārt, kurā viesnīcā mēs apmetāmies? Mēs apmetāmies apartamentos, nevis viesnīcā, un šiem apartamentiem ir diezgan smieklīgs nosaukums. Šos apartamentus sauc W Bob.
Es viennozīmīgi šos apartamentus būtu nosaukusi savādāk. Es īsti nezinu, kāpēc ir tāds nosaukums, bet apartamenti ir super forši, super labi. Tiešām iesaku, es atstāšu linku video aprakstā. Man liekas, es jau Tallinas vlogā atstāju linku video aprakstā. Te man ir jāsaka paldies vīram. Viņš atrada šos apartamentus. Cena, manuprāt, arī bija salīdzinoši adekvāta, ņemot vērā to, ka lokācija šiem apartamentiem ir vienkārši burvīga. Principā ar kājām tu vari aiziet līdz Vestpilsētai 10 minūšu laikā, kas ir vienkārši superīgi. Jā, viņi piedāvā arī brokastu opciju, kuras var doties ieturēt blakus esošajā kafejnīcā. Tā kā jā, apartamenti viennozīmīgi iegūst lielu plusu no mums, un mēs noteikti varam ieteikt. Un jā, vēl viens jautājums gardākais, ko nobaudījām. Personīgi man visgardākais ēdiens, ko es nogaršoju, bija šīta pīle, ko mēs ēdām Rātslaukumā. Restorāns saucās Kairajāna. Tas ir modernās igauņu virtuves restorāns. Man ļoti garšoja. Mans ēdiens bija vienkārši izcils. Tiešām iesaku. Arī pats restorāns atrodas tādā lokācijā, kas paver skatu uz Ziemassvētku tirdziņu. Tā kā, ja jūs dodaties vēl tajā laikā, kad ir Ziemassvētku tirdziņš, tad jā, viennozīmīgi iesaku šo te restorānu Kairajānu. Un jā, vēl viens jautājums ir par to, kur mēs ieteiktu Tallinā noteikti aiziet. Ja jums ir bērni un ja jums vajag aizpildīt pēcpusdienu, mēs viennozīmīgi iesakam šo te zinātnisko bērnu centru, kas saucās... Kā viņš saucās? Tūlīt atradīšu. Centrs saucās Proto. Ļoti fantastisks centrs. Es jau arī par šo zinātnisko centru stāstīju savā Tallinas vlogā. Ja jums ir bērni, viennozīmīgi iesaku, tur ir principā viss šis centrs, visa šīs te izklaides taisītas uz virtuālās realitātes pamata. Principā viss tas, ko jūs tur darat, iet caur virtuālo realitāti, katrā ziņā, jā, manuprāt, fantastiski uztaisīts centrs. Viņš ir salīdzinoši jauns. Es nezinu, vai tas bija, vai tāpēc tur bija netik daudz cilvēku. Manuprāt, tur ir tiešām padomāts par pilnīgi visu, par ko ir jāpadomā. Katrā šajā te vietiņā, kur ir kaut kāda atrakcija, tur ir vairākas virtuālās realitātes brilles, respektīvi ļoti liels plus šajā visā centrā bija tāds, ka nebija jāstāv gandrīz nekur rindā. Tā kā jā. Un arī cena šim centram bija ļoti adekvāta. Man liekas, ka 2 pieaugušie, 2 bērni, cena bija 37 eiro brīvdienās, un ja tu brauc darba dienā, tad cena ir 33 eiro, kas, manuprāt, priekš tā, cik šis te centrs ir liels un cik daudz tur ir ko darīt, ļoti adekvāta cena. Nākamais jautājums, kas vēl forši plānā šogad, kādi mērķi jaunajam gadam? Nu, par mērķiem, par nākamā gada mērķiem, tas, es domāju, ir atsevišķs temats priekš cita video. Tas būs pārāk gari, ja es tagad sākšu par to runāt. Bet, kas attiecās uz šo gadu, šo atlikušo gadu, kas ir atlicis, viennozīmīgi atpūsties, jo principā viss, es teiktu, novembris, decembris ir bijusi tāda normāla gaļas mašīna, kad es vienkārši esmu darbojusies non-stop režīmā, kad es ceļos pirmā, gulēt pēdējā. Tāpēc, jā, vienīgais atlikušais mērķis šim gadam ir atpūsties. Tad nākamais jautājums, vai tu vēl plāno savu dienu nedēļu ar plānotājiem, vai ar mazulīti tas sanāk? Man ir jāsaka, ka tas ir vienīgais veids, kā es varu ikdienā saglabāt veselo saprātu. Tas ir plānojot savas dienas un nedēļas, strukturējot savas dienas un nedēļas, jo, ja es to nedarītu, man liekas, es sajuktu prātā un vispār pusi aizmirstu. Un, jā, protams, man tas nesanāk katru dienu, un tas nevienmēr sanāk ideāli, bet es tik un tā pieturos pie plānošanas, jo tas priekš manis ir vienīgais veids, kā saglabāt veselo saprātu un būt maksimāli produktīvai. Principā, jā, to jau es esmu darījusi daudzu gadu garumā un turpinu arī darīt. Priekš manis šādi turpinot plānot savu ikdienu, tas ir vienīgais veids, kā es arī varu tik daudz paspēt. Vēl viens jautājums, padalies, kā tev vienmēr
izdodas tik fantastiski ieveidot čolku. Man šajā video daļā es gan esmu bez čolkas, bet man jāsaka, ka tikai un vienīgi prakse, jo tu konsekventāk un biežāk to dari, jo tas labāk izdodās, bet, principā ir tā, ka šī čolka, lai viņa labi izskatītos, viņa ir jāieveido katru dienu. Es varu uzreiz pateikt, ka pilnīgi noteikti nedara variants, ka tu ieveido, piemēram, pirmdienā, un otrdienā tu vari doties ārpus mājas ar tādu pašu čolku. Nē, tas pilnīgi noteikti neiet krastā. Čolka ir jāieveido katru dienu, lai viņa izskatītos labi. Vēl viens jautājums. Es sen gribēju pajautāt, kur var nopirkt tik smuku lampu, kas jums ir virs dīvāna. Jūs domājat, es atceros, vai tas bija kā seņukais? Zeču. Man liekas. Pilnīgi iespējams, ka tas bija kā seņukais. Jā, man liekas, ka mēs nopirkām visas lampas kā seņukajā. Ne? Divas no... Jā, tas bija kā seņukais, pilnīgi iespējams, ka es nedomāju, ka kā seņukais sortiments mainās tik bieži, tā kā, ja es varēšu, es pameklēšu mājaslapā, vai viņiem šī lampa vēl ir pieejama, bet jā, kā seņukajā. Kāda, jūsuprāt, ir labākā Ziemassvētku dāvana? Manuprāt, labākā Ziemassvētku dāvana ir tāda, kura ir dāvināta no sirds. Varbūt tas izklausās ļoti klišejiski un neinteresanti, bet tā tas ir. Es domāju, ka vienmēr, ja cilvēks dāvina dāvanu no sirds, tas ir jūtams. Un, protams, vēl laba dāvana ir tāda dāvana, ka tu saņem to, ko tu tik ļoti esi vēlējies. Ļoti daudz komplimenti par manu jauno matu krāsu. Mīļš, jums paldies! Es tiešām esmu ļoti priecīga, ka es pieņēmu šo lēmumu un to izdarīju. Es katrā ziņā pagaidām 2 dienas pēc tam, kad es esmu nokrāsojis matus, es neesmu nožēlojusi šo lēmumu, redzēs, kā būs pēc mēneša 2. Vēl viens jautājums. Kāds ir Emīlijas dienas un nakts režīms? Es teikšu tā, ka mums nav tādas super strikta režīma. Vienīgais, pie kā es cenšos pieturēties super strikti, ir celšanās laiks un gulētiešanas laiks. Es viennozīmīgi viņai neļauju gulēt ilgāk par 8:30. Jā, ticiet vai nē, bet ir arī tādas dienas, kad viņa guļ tik ilgi, bet tas, protams, ir tajos gadījumos, kad viņa īpaši labi nav gulējusi naktīs. Jā, es kaut kur izlasīju šo informāciju, ka mazulim nevajadzētu ļaut gulēt ilgāk par 8:30. Tas vienkārši izjauks visu turpmākās dienas režīmu, un es cenšos arī pie tā pieturēties, jo jā, izskatās, ka tas arī lielākajā daļā gadījumu strādā, lai visa dienas režīma, lai visa turpmākā diena nav sačakarēta, un vēl es pieturos pie gulētiešanas laika, tā kā vēlākais, kad Emīlijai ir jāguļ, ir 9:30, 10 jau ir galīgi vēlu. Pēdējā laikā viņa taisa pigorus, un es viņu nekādīgi nevaru nolikt gulēt šajā laikā, un viņa aizmieg daudz vēlāk, un ja sākotnēji varētu likties, ka viņa attiecīgi arī celsies vēlāk, tad nē, tā tas nestrādā. Līdz ar to, jā, par cik man šīs stundas, kad viņa aiziet gulēt, ir dikti svarīgas, lai es varētu izrediģēt video vai kaut ko padarīt, tad jā, ja viņa iet gulēt vēlāk, es neesmu īpaši priecīga, bet jā, kas attiecās uz dienas režīmu, principā jā, mums nav tāda režīma, vienīgais viņai tas negulēšanas loks no pamošanās brīža līdz nākamajiem iedziņam, viņai ir maksimums 2,5 stundas, ilgāk viņai ir grūti izturēt. Acu tuša, pēc kuras neesmu panda. Viennozīmīgi Oriflame 5-in-1 Wonderlash. Atstāšu linku video aprakstā. Sveika, vai esi apmierināta ar matu rulli no Kalējas Silks? Domāju iegādāties. Vai es esmu apmierināta? Tas ir mans go-to instruments, lai uzturētu skaistas lokas un maksimāli maz bojātu savus matus ar karstumu. Tā kā, ja jūs man jautājat, vai viņu ir vērts pirkt, pilnīgi viennozīmīgi es saku jā. Kad tava mazulīte sāka stabili turēt galviņu, būdama uz puncīša? Principā diezgan ātri, es teiktu kādos 2,5 mēnešos viņa jau diezgan stabili turēja galviņu, bet tas bija arī tāpēc, ka es atbraucot mājās no
dzemdību namu, es viņu uzreiz katru dienu pa vairākam reizēm liku uz puncīšu, lai viņa trenē kakliņu un lai viņa sāk stabili turēt galviņu. Tā kā, manuprāt, diezgan ātri. Vēl viens jautājums. Būdama māmiņa, kas ir bijis grūtākais līdz šim? Saglabāt veselo saprātu? Kur tu rodi tik daudz pozitīvas enerģijas? Vienmēr skatos, es tik pozitīvi, kaut ir 2 bērniņi. Nu, jums ir jāsaprot, ka viennozīmīgi tas, ko jūs redzat, tas nav viss, ko jūs redzat. Liela daļa manas dzīves paliek aiz kadra. Un, jā, es nevienmēr esmu vispozitīvākais cilvēks. Man ir arī mani grūtie brīži, man ir arī mani skumjie brīži, piemēram, kā šorīt no rīta, bet kopumā jā. Es nezinu, es vienkārši laikam esmu tāds cilvēks. Un jā, es domāju, ka pēdējais jautājums, uz kuru es atbildēšu, ir saistīts ar māju, jo par to arī ir ļoti daudz jautājumu, kā veicas ar mājas būvniecību. Jūs esat melači. Es teiktu, ka mums veicās diezgan labi, diezgan raiti. Cerams, tā arī viss ies uz priekšu, lai gan ir jāsaprot, ka varbūt nevienmēr viss sanāks tik gludi, bet kopumā jā, viss tiešām iet labi un raiti. Un pēc jaunā gada, kad mēs sākam jumtu? Un jā, īsi pēc jaunā gada mēs principā sākam būvēt jumtu. Tā kā jā, mani mīļie, es domāju, ka ar šo es finišēšu ar atbildēšanu uz jūsu jautājumiem. Man liekas, ka es esmu atbildējusi uz tādiem vispopulārākajiem, bet ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros. Un jā. Tā, mani mīļie, es domāju, ka ar šo es finišēšu šo vlogmas dienu numur 23. Visi jau čuči, es arī gribu iet gulēt, izrediģēju šo vlogmasu, man iet atkal balss ciet, es tiešām nezinu, vai es rīt pamodīšos un man būs balss. Skatījāmies koncertu, Eņģeļi par Latviju, noziedojām naudiņu, izraudāju visas acis, teikšu, kā ir. Es ar grūtībām varēju skatīties šo koncertu, jo jā, es vienmēr man nāk raudiens, bet jā, es ļoti priecājos, ka naudiņa tiks saziedota daudz vairāk nekā bija šis te noliktais mērķis, tā kā jā, tiešām skaisti, bet jā, es ļoti ceru, ka es rīt pamodīšos ar balsi. Ak, Dievs, es negribu saslimt Ziemassvētkos. Tā kā jā, mani mīļie, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo vlogmas dienu numur 23. Neaizmirstat abonēt manu kanālu, spiediet pogu, liels paldies un tiekamies jau vlogmas dienā numur 24.